Sveicināti ONTech kanālā, un šī ir 1S ERP programmas nodarbība par normatīvās atsauces informācijas sadaļu. Tātad mums ir divas galvenās apakšsistēmas, no kuru iestatījumiem ir atkarīga funkcionalitāte, kas tiks izmantot uzņēmumā. Tās ir normatīvās atsauces informācijas administrēšanas un pārvaldības apakšsistēmas. Tieši administrēšanas apakšsistēmām tiek ieslēgts un atslēgts funkcionālās opcijas, kas nosaka funkcionalitāti, kura tiks izmantota lietojuma programmas risinājumā. Šajā apakšsistēmā tiek veikta arī lietotāja konfigurācija. Turklāt tas, ko mēs izmantosim citās apakšsistēmās, ir būtiski atkarīgs no tā, kā mums ir aprakstīta normatīvā atsauces informācija. No kataloga struktūras, no tā, kā aprakstīts mūsu pašu uzņēmums un no nomenklatūras, ar kuru mēs strādāsim. Tas tiešā mērā ietekmēs to apakšsistēmu funkcionalitāti, kuras izmanto normatīvās atsauces informāciju. Tas nozīmē, ka abu apakšsistēmu, normatīvās atsauces informācijas administrēšanas un pārvaldības iestatījumi noteiks, kā mēs izmantosim operatīvās kontūras bloku. Mēs sākam aplūkot normatīvās atsauces informācijas bloku. Tēma ir diezgan plaša, tajā ir iekļauta informācija par mūsu pašu uzņēmumu, nomenklatūru, ar kuru mēs strādājam, un darījuma partneriem. Šodien mums ir informācija par mūsu pašu uzņēmumu. Tas ir tādi katalogi kā, piemēram, organizācijas, bankas konti, kases un uzņēmuma struktūra. Pašā normatīvās atsauces informācijas apakšsistēmā iekļaut dati par visiem katalogiem, kurus nevar attiecināt uz kādu konkrētu apakšsistēmu. Šeit atrodas katalogi, kas ir iesaistīti gandrīz visās apakšsistēmās. Bez šiem katalogiem nebūtu iespējams attēlot saimnieciskos darījumus. Šeit ir informācija par mūsu pašu uzņēmumu, mūsu partneriem, ar kuriem mēs sadarbojamies, un nomenklatūru, ar kuru mēs strādājam. Taču pirms šādu katalogu aizpildīšanas ieteicams aizpildīt pamata klasifikātors. Pamata klasifikātora galvenais mērķis ir sistematizēt informāciju, kas tiek izmantota, reģistrējot informāciju par uzņēmumu, partneriem, nomenklatūru un fiziskām personām. Šajā grupā ietilpst tādi katalogi kā valūtas, bankas, adrešu klasifikātors, pasaules valstis, specialitātes un citi. Pamata klasifikātors var aizpildīt dažādos veidos. Piemēram, tos var aizpildīt manuāli, izmantojot atlases mehānismu, vai ielādēt no ārējiem failiem vai interneta avotiem. Piemēram, tādus klasifikātorus kā adrešu klasifikātors, banka klasifikātors un visus nepieciešamos pamata klasifikātors, kas mums būs nepieciešami, var lejup ielādēt no interneta avotiem. Pamata klasifikātori paraugu datubāzē jau ir ievadīti, tāpēc pāriesim uz normatīvās atsauces informāciju. Pirmais, ar ko mēs strādāsim, ir informācija par mūsu pašu uzņēmumu. Informācija par mūsu pašu uzņēmumu tiek glabāta dažādos katalogos, piemēram, organizācijas katalogā, organizācijas apakšvienībās, uzņēmuma struktūrā, noliktavās un veikalos, bankas kontos, kasēs un tā tālāk. Vienā informācijas bāzē mēs varam veikt uzskaitu vairāku organizāciju vārdā. Lai mums būtu šāda iespēja, mums iepriekš jākonfigurē sistēma. Apskatīsim iestatījumus. Ja mums tas tiešām ir nepieciešams, tad sistēmas iestatījumos sadaļā normatīvās atsauces informācija un administrēšana mums jānorāda, ka tik tiešām mēs izmantosim vairākas organizācijas. Ja ir atsevišķas apakšvienības atsevišķā bilancē, tas arī jāatzīmē sistēmas iestatījumos. Tad organizācijas katalogā būs iespējams reģistrēt atsevišķu apakšvienību. Ja nepieciešams nodalīt iepirkuma un pārdošanas operācijas vadības un reglamentētās uzskaitas vajadzībām, tas jāatzīmē sistēmas iestatījumos. Tad organizācija katalogā parādīsies iepriekš definēta organizācija, vadības organizācija, ar kuru mēs strādāsim. Apskatīsim, kāda informācija ir norādīta organizācijas kartītē. Pirmā lieta, kas jādara, reģistrējot jaunu organizāciju, ir jānorāda tās veids – juridiska persona, individuālais uzņēmums vai atsevišķa apakšvienība. Katrai organizācijai jānorāda tās nosaukums, klasifikācijas kodi, un, ja veicat uzskaitu vairāk organizāciju vārdā, neaizmirstiet norādīt prefiksu. Katrai organizācijai var norādīt kontaktu informāciju, reģistrācijas datus, kāda grāmatvedības politika tiek izmantota, no kāda perioda tā tiek piemērota, kā arī personāla uzskaitas un algu aprēķina parametrus. Cilnē drukas iestatījumi var norādīt, kāds logotips tiks izmantots drukātajās veidlapās un, ja nepieciešams, izveidot faksimilu.
Katrai organizācijai var norādīt to personu skaitu, kurām ir paraksta tiesības. Katrai šādai personai tiek norādīta organizācija, atbildīgā persona un galvenā persona vai persona, kurai ir tiesības parakstīt dokumentus. Ja tas ir otrais variants, tad jānorāda, pamatojoties uz ko viņam ir paraksta tiesības. Darbības periods un no kataloga fiziskas personas izvēlas to fizisko personu, kur ir pilnvarota parakstīt dokumentus. Ja organizācija ir norādītas gan galvenās atbildīgās personas, gan personas ar tiesībām parakstīt dokumentus, tad vadītāji, kas noformē dokumentus, varēs izvēlēties atbildīgo personu, kas tiks norādīta uz drukātās veidlapas. Pēc noklusējuma tiks aizpildītas galvenās atbildīgās personas, taču lietotājs vajadzības gadījumā var izvēlēties jebkuru citu atbildīgo personu. Katrai organizācijai ir iespējams norādīt bankas kontu un kases sarakstu. Bankas konta kartītē obligāti jānorāda organizācija, kurā konts ir atvērts. Atkarībā no izvēles mainās aizpildāmās informācijas sastāvs. Arī bankas kontam tiek norādīta valūta, informācija par to, kā tā tiks attēlot drukātajās veidlapās. Ja tiek nodrošināta apmaiņa ar banku, tas tiek atzīmēts arī bankas konta kartītē. Ir divas iespējas veikt apmaiņu. Apmaiņu izmantojot failus vai tiešā apmaiņu. Ja banka, kurā atvērts konts, atļauj tiešo apmaiņu, tas jāatzīmē sistēmas iestatījumos. Izmantojot pakalpojumu 1C Direct Bank, iestatījums var augšu pielādēt īpašā failā un izmantojot hipersaiti, augšu pielādēt to 1C programmā. Ja tas tiek izmantots, otrā iespēja tiešā apmaiņa parādīsies bankas konta kartītē cilnē apmaiņa ar banku. Tālāk aplūkosim, kas norādīts uzņēmuma kases kartītē. Kasei arī norāda organizāciju, valūtu un veidu, kādā tiek veikta kases orderu uzskaita. Organizācijas galvenajā kases grāmatā vai atsevišķā kases grāmatā. Esam aplūkojuši šobrīd nepieciešamos pamatnosacījumus. Pie tiem pašiem katalogiem atgriezīsimies vairākas reizes, aplūkojot citus iestatījumus. Šobrīd esam ņēmuši vērā visus nepieciešamos iestatījumus turpmākajām darbībām. Tagad atgriezīsimies pie mūsu schēmas un apskatīsim, kas mums ir palicis neapskatīts. Organizācijas apakšvienības un uzņēmuma struktūra. Organizācijas apakšvienības aplūkosim vēlāk atsevišķā tēmā. Kad aplūkosim apakšsistēmu, algas un personāla vadība. Pašlaik tā nav nepieciešama. Tagad aplūkosim, kas ir norādīts uzņēmuma struktūras katalogā, kāpēc tas ir nepieciešams un ko mēs tur norādām. Informācijas bāzē var saglabāt informāciju par uzņēmuma organizatorisko struktūru. Šim nolūkam katalogu uzņēmuma struktūra izmanto, lai aprakstītu uzņēmuma vadības struktūru, uzņēmumu veidojošu apakšvienību un nodaļu sarakstu. Tas ļauj ne tikai aprakstīt organizatorisko struktūru, bet arī veikt uzskaitu pa apakšvienībām, analizēt katras apakšvienības ieņēmumus un pārdošanas izmaksas. Tāpēc sastādot norēķinu dokumentus, kuros reģistrē ienākumus un izdevumus, būs obligāti jānorāda apakšvienības. Par to varēsiet pārliecināties pēdējā nodarbībā, kad mēs aplūkosim attiecīgo tēmu – finanšu rezultātu veidošanu. Turklāt, kā apakšvienības var reģistrēt atsevišķus veikalus, piemēram, mazumtirdzniecības veikalus, kurus nepieciešams reģistrēt nodokļu iestādēs, bet kuri netiek izdalīti atsevišķā bilancē. Ja tā ir nošķirta apakšvienība atsevišķā bilancē, informāciju reģistrē organizācijas katalogā. Ja tā ir apakšvienība, kas nav izdalīta atsevišķā bilancē, informāciju reģistrē uzņēmuma struktūras katalogā. Šajā katalogā reģistrē arī ražošanas apakšvienības. Iestatījumi ir vairāk, tāpēc tos sīkāk aplūkosim atsevišķā tēmā, kad aplūkosim ražošanas un remonta apakšsistēmu. Uzņēmuma struktūras kartītē norādām apakšvienību nosaukumu. Tā kā katalogs ir hierarhisks, norādām augstāko nodaļu un vadītāju. Apakšvienības ir kopīgas uzņēmumam, tāpēc mēs nenorādām piederību organizācijai. Vienā informācijas bāzē uzskaita tiek veikta vairāku organizāciju vārdā. Jebkura organizācija var izvēlēties jebkuru apakšvienību no šī kataloga. Katalogs uzņēmuma struktūra ir uzņēmumā iekļauto vadības apakšvienību un nodaļu saraksts, un tās ir kopīgas uzņēmumam kopumā.
tās nav sadalītas pa organizācijām.